Juta, tu piedāvā mentoringu, bet nevar saprast. Tad tu runā par attiecībām, tad tu runā par bērniem, tad tu runā par Instagramu, tad tu runā par skaistumkopšanu. Un es tā nevaru saprast. Tu piedāvā kāda veida mentoringu, kas tas vispār ir par mentoringu, kaut kāds mistiskais, nesaprotamais. Es tevi līdz galam nesaprotu. Tāpēc es izlēmu, ka man ir jāuztais šitais video, lai es varu salikt visus punktiņus uz i, un tu vari beidzot saprast, ko tieši tu tā kā vari pie manis iegūt, vai tu vispār kaut ko vari pie manis iegūt, vai tu esi tas mans klients. Bet, ja jau tu mani skaties, ja jau tu mani sako, tā tad esi. Vienkārši tas ir laika jautājums, kad tu beidzot saņemsies, ja? Un tas nav tā kā laika jautājums attiecībā pret mani, tas ir vairāk laika jautājums attiecībā pret tevi, jo tu velc garumā. Tas ir tā kā, zini, staigāt ar sāpošu zobu un gaidīt, kad viņš pats izkritīs. Viņš pats neizkritīs, un pat ja izkritīs, tad viņš izkritīs, ne tajā foršākajā veidā, un tev tāpat tā agri vai vēl pie tā zobārsta būs jāiet, ja? Tā kā, ne jau tā, ka es ņirgājos pa tevīm, bet vienkārši, ka, neuztver manus video kā kaut kādu veidu pierunāt tevi, ja? Ja es tevi triggerēju, tas nozīmē, ka ir tas simptoms, un tātad viņš ir sāpīgs. Jo vairāk es tevi triggerēju, jo vairāk tev sāp, un jo mazāk tu esi gatava tai izaugsmei, uz ko tu patiesībā esi jau mērķējusi, kaut kad tev nav sanācis, un tad tu esi apvainojusies un atmetusi ar roku, vai arī tu skaties uz citiem veiksmīgiem, vai tiem, kas ir sasnieguši to, ko tu tā kā gribēji, un tev liekas, viņiem paveicās, ja? Veiksme nav par paveikšanos, veiksme ir par vienu un to pašu darbību mērķa virzienā atkārtojumu daudzumu. Ja? Kādam sanāk šie soļi lielāki, stabilāki, un viņš ātrāk nonāk tā kā līdz tam mērķim, bet viss ir atkarīgs no tā, kad sāk iet. Ja, ja tu joprojām nesākusi iet, nemazām, vai arī, ja tu sāki iet un pie pirmā soļa tu paklupi un tev likās, nē, es tur tad vairs neiešu, un esi apsēdusies un sēdi un skaties uz visiem tiem, kas iet, un tāda, jā, maitas tādi, viņi iet, es negribu iet, jo es vienreiz paklupu, ja. Tad kāpēc tev vajadzētu aizdomāties par to, ka tev vajadzētu manu mentoringu? Kāpēc es runāju par bērniem, par attiecībām ar partneri, par attiecībām ar klientiem, par sociālajiem tīkliem, par to visu tā kā vienā tādā lielā putrā, tāpēc, ka šīs lietas nav dalāmas. Ja? Un ir reizes, ka tad, kad tu saved attiecības ar vīru kārtībā, tad pārējās visas sfēras nokārtojās pašas par sevi. Tev tā liekas, ka nokārtojās pašas par sevi. Patiesībā vienkārši tā lieta, kas tev traucēja kustēties tālāk, tā bija tās tavas domstarpības vai nesaprašanās ar tavu partneri, ar vīru, ja? Un tas, ka tu tā pret viņu, vai viņš pret tevi, vai tev likās, ka viņš pret tevi, tad tas bija tas, kas tevi bremzēja, un ka tu, piemēram, nevari iet Instagramā, jo tu uztraucies, ko viņš par tevi teiks. Ja? Kāpēc tu uztraucies? Kāpēc tu domā par to, ka tu dzīvo ar cilvēku, reāli tu guli kopā ar cilvēku, kurš tu domā, ka varētu nosodīt tavas darbības sociālajos tīklos. Ieklausies šajos vārdos. Tu pat atļaujies gulēt ar cilvēku, kurš varētu nosodīt tavas darbības sociālajos tīklos, un galvenais jau, ka šīs darbības ir tās, kas tevi varētu padarīt laimīgāku. Līdz ar to jūsu ģimeni padarīt laimīgāku, ja? Un tu šaubies, tu ar viņu guli, bet tu šaubies, ka viņš varētu vēlēt tev laimi, ka viņš varētu vēlēt tev panākumus, ja? Kāpēc tu tad, jautājums ir nevis, kāpēc tu to joprojām nedarīji, ja? Vai kāpēc tu sevi joprojām bremzē šajā attīstībā, bet kāpēc tu guli bļāviens ar tādu cilvēku? Kāpēc tu joprojām ar to cilvēku guli, kurš tu uzskati, ka reāli nevēl tev laimi? Šeit ir jautājums, ja? Tātad, kam es tieši varu palīdzēt? Kādām problēmām es varu palīdzēt? Un kam es iesaku nevilkt garumā? Vienkārši es tik tiešām cenšos to visu ar tādu prieku un humoru, tāpēc, ka es zinu, ka tie, kas ir gatavi, tie
tiem nebūs problēmas ar to, ka es smaidu par šo, bet tie, kuri tikai triggerējas, to vien dara kā triggerējas, tad vismaz paskatieties, kā es smaidu. Tātad, ja tev ir problēmas ar pārliecību, ja? Tev liekas, ka tās ir muļķības, ar ko tu gribi nodarboties. Tu gribi atrast savā šajā te darbībā, tajā, ko tu taisies darīt, tu gribi atrast nopietnu, dziļu jēgu, tādu jēgu, kurai tu reāli pati ticēsi, un tu gribi iepakot šo te savu mērķi tā, lai tev no viņa nekad nenozūd fokus. Ka tu esi apņēmusies, un tev pēc nedēļas neapniks. Ka tu esi apņēmusies, un tev pie pirmās kritikas nebūs tāds, es visu metu pie malas, ja? Tu apņēmies, mēs kopā nospraudām tev nopietnu mērķi, tādu mērķi, no kura tev fokus točna nenoies. Tas nebūs tā, ka vienkārši kāds tev izteiks kaut kādu kritiku, vai kāds pat tevi pasmiesies, vai kāds tur negatīvu komentāru ierakstīs, un tu uzreiz tādu, nē, laikam tas nav priekš manis. Iegūt šo te pamatu zem kājām un stabilitāti tā, lai tu tiešām vari iet uz to mērķi, ka tu tiešām redzi, ka viņš tev ir vajadzīgs. Tā kā ieraudzīt šo te savu mērķi. Te es tev varu palīdzēt. Te mēs kopā ieraudzīsim šo tavu lielo mērķi, uz kuru tad tu varēsi iet, pēc tam jau varēsi izvēlēties vai ar mani kopā, vai pēc tam jau atsevišķi, tad, kad tu jau pati jutīsies stabila un tu jutīsi to, ka tev vairs palīdzība nav vajadzīga. Ja? Mentorings, minimālais laiks, ko es iesaku, tas ir uz mēnesi, un viņš arī iedalās dažādos tarifos. Ir mentorings vienkārši, kur mēs ar tevi sazvanamies reizi nedēļā, kur mēs ar tevi izrunājam visas tavas problēmas, visas tavas strīdus situācijas, visus tavus kompleksus. Es tev iedodu uzdevumus, vienkārši atkarībā no tava līmeņa, ja? Atkarībā no tā, ko tu jau esi izdarījusi, uz ko tu jau vari atļauties. Un, piemēram, ja tev ir tikko uztaisīts Instagrams, un tu joprojām vēl baidies pat kaut kādu publikāciju ielikt, ja? Tad nebūs no manas puses tev pirmais uzdevums, ja? Iziet livestreamā rītā, ja? Es piemeklēšu tādu uzdevumu priekš tevis, kas tev maksimāli iedos to uzrāvienu, tā kā būs šī dinamika, un viņa būs maksimāli efektīva un ātra, bet viņa arī nebūs tāda, kas tev nodarīs kaut kādu diskomfortu vai sāpes, vai kaut kādas neforšās situācijas, bet vienkārši pamazām, lēnām, bet lai no tā ir jēga, lai nav tā, ka tu vai dari kaut kādas liekas kustības, kuras tev tieši vēl vairāk bremzē to tavu izaugsmi, ja? Vai ka tu dari vai nedari, no tā īsti pat nav jēgas, tāpēc, ka tās tavas darbības ir tik bezjēdzīgas, ka tu stagnē, ja? Tad šeit, lai nebūtu šī stagnācija vai šī degradācija sociālajos tīklos, ir jāzina pareizās darbības, pareizajā stadijā. To visu mēs kopā ar tevīm sastādām tavējo satura plānu, ja tieši runāju par Instagramu, bet vēl, protams, kāpēc es arī runāju par attiecībām, kāpēc es arī runāju par bērniem, kāpēc es arī runāju par skaistumkopšanu, ja? Tāpēc, ka vislielākā problēma cilvēkiem, kāpēc cilvēki neiet sociālajos tīklos, viņiem ir vēl ko vīrs teiks, kā bērni pret to attieksies, ko skolā teiks, ja? Es izskatos briesmīgi, man nav laika tagad 5 stundas krāsoties, lai pēc tam vēl 5 stundas filmētos, ja? Nav laika, ja? Tā kā, kur atrast šo laiku, kā vispār man sakārtot prioritātes tā, lai es šo te laiku varu atvēlēt, bet lai tās nebūtu šīs 5 stundas dienā, lai no šīs te darbošanās sociālajos tīklos 2 stundu darbošanās būtu reāli jēga, un lai tas tev nesagādā kaut kādu milzīgu diskomfortu, kur tev ir nenormāli ilgi jātaisās, un beigās jau taisīšanās stadijā jau tev viss izbesī, un beigās tu vēl sakašķējies ar vīru, un beigās jau tu čista vairs neko negribi darīt sociālajos tīklos. Tad šeit es nāku palīgā. Šeit tu jau zini, ka tev būs tikšanās ar mani, tev būs vai nu saruna ar mani, vai nu tikšanās ar mani. Mēs ar tevi kopā izveidosim tev gan kā tu vari sataisīties tā, lai tu vienmēr jūties pārliecināta par sevi, tā, lai tev nebūtu problēmu ar to, ka tu nemāki krāsoties, tā, lai tev nebūtu problēmu ar to, kā es kadrā izskatīšos, ja?
Tā, lai tev būtu tāds, es vienkārši uzfilmēju, un pēc tam man reāli nav jādomā, kā es izskatos, tāpēc, ka es jau laicīgi esmu padomājusi par to, ja? Un man tur viss ir kārtībā. Es zinu vienmēr, ka ir lietas, kuras es varu darīt, lai es vienmēr labi izskatītos. Tik labi, lai, protams, tas nebūtu, mēs neviena neesam supermodelis, ja? Bet ne visi var kā es ieiet uzreiz pēc dušas un filmēties un rādīt un tagad kaut kādus make-up tutorialus filmēt, ja? Te es nāku palīgā. Man ir mani instrumenti, es tev viņus iedošu, es tev viņus parādīšu, es tev par viņiem izstāstīšu, es iemācīšu tev ar viņiem rīkoties tā, lai tev nebūtu problēmas, lai tev nebūtu laika trūkums, lai tev nebūtu kompleksi, lai tev nebūtu kašķi ar vīru, ar bērniem, ar tuviniekiem, lai tev nebūtu tāds, tad daru, tad nedaru, tad es kaut kādu mēnesi cenšos, pēc tam es 3 mēnešus izkrītu, ja, no sociālajiem tīkliem. Visām tām, kurām ir šīs te problēmas, es esmu palīdzējusi, un esmu gatava palīdzēt arī tev. Tev vienkārši ir jāsaprot, šita stratēģija, tev ir jāzina pāris lietas, ja? Un jau reāli pēc mēneša kopā darbošanās mums ar tevi jau būs redzama dinamika, bet ja tu vēlēsies ar mani vēl ilgtermiņā sadarboties, ja? Tad vienkārši gada laikā tev būs vienkārši dzīve pagriezusies par 180 grādiem, un tu vienkārši savu dzīvi vairs pat nepazīsi, ja? Tā kā, jā, šeit ir kompleksi jādarbojās, te nevar tā vienkārši. Iemācījos darboties sociālajos tīklos, sapratu, kā pareizi montēt video, sapratu, kā atšķirās storijas no rīla, ja? Un tagad es varēšu beidzot būt veiksmīga blogere, ja? Nē, tā tas nenotiek. Tāpēc arī ir vajadzīgs mentorings, tāpēc ir vajadzīgs cilvēks, kurš pastāsta, kāpēc nav jākomplekso, kurās vietās tu jau pa daudz iespringsti, ja? Kurās vietās pat, ja tu iespringsti, labi, rekur tev risinājums. Tagad tu vairs točno neiespringsti, ja? Rekur izdarīsim tā, un tev rekur būs izeja no situācijas, tev nebūs jāuztraucās, ka tev ir laika trūkums, ka tu slikti izskaties, ka tu neesi izgulējusies, ka tu visu nevari paspēt. Visu tu vari paspēt, ar manu palīdzību tu visu paspēsi garantēti. Vienkārši ir jābūt gudrai pieejai, ir jābūt viltīgai. Un šīs te viltības pa šiem te jau 5 gadiem, kopš es darbojos sociālajos tīklos, man ir milzīga bagāža, un es ar viņu esmu gatava dalīties ar šo te zināšanu bagāžu. Tā kā, ja tu vēlies, ja tu esi gatava, un ja tu negribi, lai visas iepriekš minētās problēmas ir par tevi, un ja tu beidzot vēlies sākt baudīt dzīvi, ķert kaifu no tā, ko tu dari, reāli darīt to, kas tev patīk, un vēl saņemt par to samaksu, un vēl komunicēt ar foršiem cilvēkiem, kurus tu esi piesaistījusi ar sociālo tīklu palīdzību. Vienkārši priekš tam tu esi vispār piedzimusi, priekš tam tu esi nākusi uz šīs zemes. Vienkārši daudzi cilvēki guļ un murgo, un šajos murgos caur šīm te savām traumām viņi iet caur šeit savai dzīvei, un šī te viņu dzīves pieredze ir tik smaga un tik daudz lietas joprojām nav saprastas, ja, un liekas, ka tas jau ir tik ļoti pierasts, ka tas jau priekš manis ir mana komforta zona, ja. Un tagad tas, ko te jūtam, tas ir vispār nenormālākais diskomforts priekš manīm, tas ir kaut kas svešs, nezināms, kaut kas tāds, kas, nereāls, kaut kas tāds, kas, nepastāv manā prātā. Tādas lietas nepastāv, tāpēc par ko viņa te runā? Par ko viņa te runā? Bet patiesībā mēs pilnīgi katrs, vispār visi cilvēki esam atnākuši uz šo zemi, lai priecātos, lai baudītu dzīvi, lai ņemtu no dzīves visu to foršo. Ja tu esi beidzot gatava sākt to darīt, gaidu tavu ziņu un sāksim darboties.